Bišķiņ ieskats. Sākam krāmēties, izlikām visu ārā, ķebli vajag. To deķi vajag, lai uzsakt uz pagaidiet. Deķis ir vajadzīgs, lai degvielai uzsakt virsū kanās, kas stāvlē, lai nepamst augšā saulē. Skrūmašīna, riepas, dīzeli, degviela. Ugunsdzēsmēs jāieliek mašīnā apakaļ, ko es izņēmu. Es domāju, apskatē man prasīs. Jāsaka niedē. Vēl jāiet riepas meklēt. Nu ko? Sakrāmēju iekšā, es domāju, ka vienalga kaut kas trūkst. Bet pa lielam riepas jankam. Galdiņš, ko pasūtīja, redzēs, kāds būs, izmantosim. Tūlīt nopirksim vēl vienu šitādu vannu, lai var ielikt puses. Lai ir atsevišķi iekšā virsū. Vajag lielāku buses, skatos. Gonkām vajag lielāku busu. Vai ne? Tad varētu iekāpt iekšā, plaukts saliek un riepas. Es pat nezinu, kur riepas arī lika. Bet tad vajag baigi lielo busu. Bet labi ir, mēs jau iztiksim. Mēs jau varam izkrāmēt un sakrāmēt katru reizi. Tā, pa lielam ir. Laikam. Trekteri ir, degviela ir. Kašts ir. Kabinam trēlīt klāt un maucam dzīt virsū. Nopirkt to vannu. Un tad man stūrmans noteikti zvanīs, var es aizbraukt matus nogriezt. Tā, lai normāli ķiveru var uzvilkt. Kaut kā tā. Davai, turpinam. Ko uz trēļa virsū ir, braucot kaut kur nomazgāsim, abas divas. Ja izstāsts, ka saulains laiks būs, pa ziņām gan teica, ka vēl kāda lieta būs, bet varbūt, ka pa ceļam jānomazgā, lai skaists iet prom, un kaut kā tā. Gaidām zvanu no stūrmaņa, cerēsim, ka viņš man pagriezīs matus. Un tad gaidām zvanus no pārējiem. Nē, vispār noteikti uzzvanīšu pats, cik tālu paši tā krāmēšanās. Bet pirms tam jānoštropē. Citādāk runājot aizmirsīs un aizbrauks. Tā kaut kā. Ka vēl jāiet cauri, kas vēl jāpaņem un labi, turpinam. Nu ko, čumba bumba. Ir 13:44 un dodamies ceļā. Esam sagatavojušies, salikuši. Sakrāmējuši. Tā cer, ka visu, bet es nezinu. Nekad jau nav viss, bet, nu, ja ne pa ceļam kaut kas būs, tad paņemsim no jankas līdz kaut ko. GoPro ir, abās vietās, nezinu, jāuzpras varbūt, ka kādam ir liekas. Var ielikt divus. Un ko? Tas stāvus ciet un jāmauc. Davai! Tad pa ceļam satiksim Arti. Aizbraukšu Liepāju vēl nopirkt hidroskandijā trubas, lai ir rezervē. Tad sazvanīšos Artis, cik tālu ir, un tad brauksim līdz Rīgai. Davai, turpinam. Kā jau teicu, jāuzprišina bišķi ir. Bišķi kaut ko noēd. Un tad Landīs visu aizmu, kur arī nedabūju, nevar tik klāt. Tur vēl laikam tāpat. Sievieši gan aktīvās putas bišķi un pēc tam skalošu nost. Taču tā jāizdara. Braucam pie aiz grobiņas sāk līt. Tagad arī es braucu 90, uzliku kruīzu. Tagad redzēsim tūlīt. Pēc kruīza nevar pabraukt. Tad augšā, tad lejā. Viss tas pats repertuārs. Es redzu, ka priekšā 2 kemperi, bet līdz viņiem varētu šitās mašīnas braukt. Šitā bulka man apdzina no grobiņas, baigi nesās ārā, vajadzēja baigi apdzīt. Apdzīt vajadzēja, bet pabraukt nevar. Ja tu tā nesies garām, kāpēc priekšējos nedzen garām? Nu labi, šitā ir tā zona, bet nu, ne jau te 90, tagad ir 85 brauc. Nekas jau nevar būt. 90 varētu braukt visu laiku. Pa 90 nevar. Augšā, lejā, augšā, lejā.
komentāros bija, ka tas svētdienas braucēji. Te nav svētdienas braucēji. Te ir, es nezinu, kas tā ir par sistēmu. Ja normāli uzliet 100 kruīzi, lēni, nu, nevis lēni, bet degviela ēdīs mazāk. Visu laiku būs tādā hodiņā, foršā un aizies. Nē, ir jāčakarējās ar gāzes pedāli. Nu, pilnīgs kaut kāds nesaprotam sistēma. Redz, akal, līkums jābremzē. Ir taču 85, kāds ir līkums jābremzē. Nav jau ziema. Murks kaut kāds. Redzēsim, kā būs tagad. Tagad beigsies tā drīz tā zona, nu, kad ir 90 km/h. Tad ātrāk brauks. Varbūt. Varbūt cilvēki domā, ka te nu baigi var sodīt. Tie neko nevar sodīt, ja tu brauc uz 80, 85. Tas jau tāds murģelis vien ir. Un man mašīna tagad, man ir trails aizmugurē, un man viņi mokās. Jo viņi visu laiku slēgā ātrums uz leju, uz augšu. Tā, ka visu laiku būtu viens hots 100. Normāli, nekāda vaina vispār mašīna nejūt neko. Ir tādi, kas brauc pa priekšu, kā viņi grib, vai viņi tagad brauc uz mājām, vai uz izklaidēm, vai uz saltu sauli. Nezinu, kur viņi brauc. Katrs brauc, kur grib, bet, nu, ja mašīna brauc, tad brauc. Nevis čakarēt cilvēkiem prāt. Ātrāk, lēnāk. Šis priekšā točni tas Opels, kas viņš tāds ir. Tas ir ātrāks, lēnāks. Saka, tūlīt beigsies šitā te zīme. Radars. Un tad redzēsim. Pātrināsies gaita, jeb nē. Labi, tur priekšā tie 2 kemperi, tie arī būs jāapdzem. O, redzēji? Izskatījās, ka bišķi palielinājās temps, bet te ir tās sliedas pārbraukt, te jau atkal viss bremzēs. Domā, ka pēc sliedēm, tā kā Krievu laikā bija, riteņš varēja nolauzt. Tagad jau tā nav. Es pagaidīšu, man vajag interesē, vai pātrināsies temps. Un pēc bremžu uguņiem var pateikt, ka nē. O jā, tur jau arī visu vāciešiem, visu šķīveļi pa gaisu noteikti aizgāja kemperos. Nu, tā ir tik traki. Tā bija tik traki. Nu, nē taču. Davai, braucam tālāk, skatāmies, jo tie ir taču jāapdzem, tie ir ārvalstnieki un viņiem ir galīgi vienalga. Jo viņi grib apstīties apkārtni, dabu, un viņi vēl nezin, kur viņi īsti grib apstāties. Davai, braucam tālāk, skatāmies. Arī bija šitais dzīvnieks, tas normāli, tas apdzina bija hods no Rudbāžu kalns lejā, taisni brīvu, apdzinām 4 mašīnas, 2 kempers un 2 latvieši, kas aiz kemperiem velkās, tie latvieši numuri ap 2 bija, velkās ar kemperiem kopā un priecīgi. Noteikti aiz viņiem augšā, lejā, gāzi uzņem, gāzi noņem, bremzi nospiež, bremzi atlaiž. Nezinu šitos cilvēkus. Laikam smadzeņu vietā, es nezinu, kāds šķidrums ir. Es nesaku, ka man ir visi kārtībā, bet nu šitā arī nevar braukt. Nu, es nezinu, vasaras periodā laikam visi kaut kādi izlien uz ceļu, ka vai Dievs, apsties kas pa lapiņām, vai Dievs, šitien te kaut kas ir noticis. Vai Dievs, rauk, kur te lapiņas nokrituši, kociņš nolūzis. Un nevar pabraukt. Tad brauc ar autobusu, lai tu gribi redzēt visu šito. Pārprāts. Es gribēju skrundā apstāties pārst, bet ja tie aizbrauks garām, tas ir vāks. Akal viņus nevarēs apdzīt. Es braukšu līdz saldu burgerītī vai es pat nezinu, kur. Pat es gribu pārgāju, jo es jau tā kavēju. Labi, izdomās. Turpinam. Nezinu, varbūt, ka es piekasos. Izbrauc no skrundas. Viņš brauc līdz šim līkumam. Viņš bija 50 km/h, viņš brauc ārā.
Priekšā tas baltais. Baltai to iet rāvu. Līkums liels nāk. Akal sabremzēja. Nevaram pabraukt. Nu, kā viens. Kur rodos šitie idiņi? Nu, 90 uzņemsies. Es domāju, ka 3 jau jābremzē. Nu, te jau bišķi pārāk šarpa, ka liet. Kaut kāds murks. Es domāju, ka es visiem piekasos. Nu, brauciet, cilvēki. Ja jūs esat uz ceļu, brauciet. Tik galā ar tiem, tā indīgā, tā seko. Un tad nevar saprast, viņi to nevar apdzina un nelaiž arī, viņi spiež virsū taisnē. Un tagad apstieties, viss kārtībā, 100 km/h, kruīgs, bez problēmām. Viss iet superīgi, neviens netraucē. Grib ātrāk braukt, apdzen, neviena mašīna priekšā nav. Nav neviens šķēršļi. Brauc, apdzen, iestājies iekšā. Nevis uzstājas kolonu, 4-5 mašīnu kolonu, kur nevar iespraukties iekšā. Redz, tagad ir atratus ātrumu, tagad pat 100 braucie viņi apdzen. Nu, pirms tam nē. No skrundas valkās vēl kaut kādu kilometrus, 50-60 km/h. Uzņemties nevar. Un tagad nevar saprast, kāpēc man opcija, no? Oit. Nu, te kaut ko dara tādu aparātu. Tas ir siena rolējums. Te ir maz pleķīts, es domāju, ko viņš dara, jo te jau ir kā viņš sagāst labību. Ko viņš dara? Bet labi ir. Kamēr nav salījis, ir izžūs savāds sienu sarulē. Visu čotku. Bija doma apstāties saldu uzēst. Nē, no sākuma bija skrundā. Tad man izčakarēja šitie braucēji. Tad man izdevās apdzīt. Tad man aiz skrundas vēl vienu tūterlāku bandu pa priekšu. To izdevās apdzīt. Un tagad gribēju saldu apstāties uzēst. Ākal nesanāk, tāpēc, ka es zvanīju čomakiem un čomak gaida man. Un es negribu, lai uz mani gaida. Es braukšu līdz Rīgai. Pēc tam, ko mēs visi izdarīsim, braukstot ārā no Rīgas, mēs uzēdīsim. Davai, turpinām. Esmu salds aplī, ir 16.06. 16.30 vai 17 vajadzēja būt Rīgā, bet es 17. es domāju, ka es būšu Rīgā. Ja man nebūs tūtiņa pa priekšu kaut kāda. Davai, turpinām, braucam. Nu, kas šitā būs pa vietu? Tā neviens ir nav uzrakstījis. Noteikti var noķert pozīciju. Kas viņa būs? Pēc krāsām nest? Biometāna kaut kāda gāze. Ārprāts. Un tā ir līdz Kalnciem tiltam un no Kalnciem tiltu uz Rīgas pusi. Ārprāts. Ja visi brauktu normāli, tad nekas nebūtu. Nē, vienam jāpiebremzē, vienam ir jāuzņemās, atkal jāpiebremzē, un tad sākās lielās problēmas. Tagad vēl slaidu braucam. Tā bija 60. Kaut kādā, es nezinu, kur tie cilvēki dzīvo. Apsties. Viss. Aiziet. Tagad atkal bremzēju. Jā, kādam atkal kaut kur jāpaskatās riņķī. Nu, tā ir. Šī ir Rīgas šosei. Tas ir normāli. Nezinu, ko to piķi, lai dabū, bet toču 4 josli te vajag. Tas ir kaut kādā irsā. Uz abām pusēm, saprot? Ja man piekdien jābrauc kaut kur 5, nu nefīgi.
Es braukšu apkārt uz Gulbeni pa apatceļu Rīgas. Cerams, ka tur nebūs šitā. Ja būs, tad es nezinu. Es labāk kaut ko 2 stundas pačiloju un nebrauc nekur. Un pēc 2 stundām brauc, ka vakars, ka viss jau ir aizbraukuši tur, kur viņiem jābrauc. Vāks uz ceļiem. Edziet, tas ir apatceļš. Pirms Ķekavas apeļ. Kaut kāds ārprāts. Rācija teica, ka 5-6 vakarā tāpēc. Man jau liekas, ka uznāca lietas un zibens un jo visiem braukšana kaut kā apstājās. Policīts brauc pretī, negribēja viņam rādīt. Bet ir ārprāts, jā. Laikam šajā laikā un no piekdienām labāk nebraukt uz Rīgas pusi. Janka, otru Janka aizbraucā iekšā Rīgā, montēt riepus. Kā jūs domājat, kā viņiem tur iet? Es domāju, ka viņi ilgi netiks ārā. Bet labi ir. Sāp ir izciest. Es domāju, ka tālāk nebūs vien šitāds lietas. Citu Sigulda arī nebūs nekāds sastrēgumi. Ja tur esot šodien, vai tur ir kāds svētki vai kas, to es arī nezinu. Bet es skatījos, ko nebraukt caur Siguldu, var braukt pa bišķo pa augšu. Bet labi, kā iet. Rīgas apatceļš, kas iet uz Ainažiem uz Tallinu. Pilnīgi knapi kustās uz priekšu, var nebraukt, ja te jābrauc gadījumā. Šitāds sastrēgums tur ir, tāpēc, ka kaut ko dara uz tiltu, un tur ir šitais te luksafors, kaut kāds 6 mašīnas aizbrauc un gaida. Un padomājiet, kad šitie ten varēs samainīties. Aiz manis jau šitāda pēc rinda un te jau veidojās, un visi brauc un bremzējās. Īstenībā jāskatās ir uzreiz, ka ir sarkanā strīpa mapā, tai kartē, tad jau ir jāskatās, vai nevar atbraukt kaut kur riņķī. Jā. Būs, kā tā ir. Es jau redzēju to sarkanos, domāju, kas te var būt. Jā. Varbūt ilgad nebija, kad 15 minūtes, 20. Pēc 600 metriem pagrieziet pa labi uz nobrauktuves. Bet tagad jābrauc ir tālāk. Te jau vai nu ir apsēts, vai kas te ir izdarīts? Iekops lauks? Tā īsti nevar saprast. Vai nu nekas neaug? Taisās kaut ko laicīgi jau sakārtot pirms sējas. Nezinu. Šajā pusē jau, cik es sapratu, ir tev caurvien bija lietas un plūdi. Nezinu, tāds interesanti. Darīšu, te arī te ir apsis. Laikam, kurā vietā tas ir aiz Raganas. Tā šitā ir aiz Raganas uz CS puses. Tā kaut kā. Vienkārši ieraudzīju melu zemi un domāju, kas tas ir jāparāda. Vai turpinam braukt. Skatieties, kāds debesis ir. Tā kā viens līnija tur būtu novilkts. Ne jau taisni, protams, bet, tur ir gaišs, tajā pusē gaišs, tajā nē. Interesanti katrā ziņā. Nevar kāds saskatīt kādu seju. Tas mākonis iet kaut kur tur, bet tur atkal ir tālāk gaišs. Debesis riņķīgs. Dažreiz.
nevienmēr, bet dažreiz tas skati ir kaut kas attēlots, kaut ko var ieraudzīt, kaut ko var saskatīt, kā liekas, kā nē. Kaut ko te ir lauku gaļas veikals. Liels uzraksts. Vai te viens arī. Un drosminieks, nu. Drosminieks. Kaut kur baigi jau steidzās. Ziņas. It kā vairāk nevar uzspēt tāpat līdz 8 uz Gulbeni. Un es domāju, ka šis ir īstais ceļš pirms nogriešanās uz Cēsīm, ka tur būs arī tā ēstuve. Es tā īsti neatceros. Caur vienu kaut kur brauc, bet vai pa kuru ceļu? Es negribēju caur Siguldu braukt, ja tur ir vēl viens sastrēgums. Es braukšu bišķi augstāk pa to ceļu tagad. Nu, Riķī Siguldai, nevis caur Siguldu, bet Riņķī pa Raganas ceļu. Tā priekšā ir atkal, cik es skatos, ka būs lietus. Ir jau zils, tumšs. Domāju, ka būs, jā. Nu ko, prātīgi braucam. Uz te ir auku griķi laikam. Rapsis. Redzēs, kas tai galā ir. Un te jau izskatās, ka nav nemaz tik traki. Teica, ka viss noplūds. Var jau būt, ka ne šajā vietā. Tas ir tā uz Daugavpils pusi pa to ceļu. Redzēs, kaut kas būs, došu ziņu. Kaut kā liekas, ka šiten pa kreisi būs celiņš iekšā. Un tur mēs braucām Jeep Cherokee pirkt pirms vairākiem gadiem. Šite nē. Man tā liek, ka pabrauc bišķi pa kalnu uz leju. Un tur. Vai kaut kur pa kreisi ceļš kati, kaut kur šitenē. Tur tas mašīnas iebrauc. Šite man tā liekas. Braucām džipam pakaļ. Varbūt arī nē. Kaut kā tā liekas. Tur tā dziļi mežā iekšā vēl diezgan ko braukt. Varbūt, ka šī bija tā īstā vieta. Vai nu bišķi tālāk. Jo mēs braucām uz Cēsīm, viņu pārrakstīt. Cik līdz Cēsīm šeit ir? To es nepateikšu. Bet labi, tas tur tās bija tikai braukšanas pārdomas, jo gribās atcerēties. Varbūt, ka kādreiz jāiebrauc, apstīties, kā cilvēki dzīvo. Mēs viņu nosaucām par tūtiņu. Viņš tāds bija tāds tūtiņš, tāds žiki, buku. Tā kaut kā bija. Malcam. Būs tulīt lietas, atkal varēs tīrīt logus. Davai. Fakts. Šis, es domāju, arī bija jau jāparāda. Tad bija pagrieziens uz Cēsīm, 17 km tevi, Valmiera 29, Strenča 49, Valks 76. Cilvēkiem ar sūdīgām riebām tūlīt būs akva palāniešana. Kaut gan man nemaz nav sūdīgs riebas, bet man jau skolē. Aha. Bija tāda
Nē, nespolēt, ko te mūli. Pacēlās vienkārši apgriezienu. Domāju, kur te vēl var spolēt, nav jau tā. Nu, vienalga. Šitos gribēju parādīt. Šitādā Lietuva modelē šogados vēl neesmu braucis. Bet vienalga piesardzīgi ir jābrauc. Tā, nu turpinam, ko cits darīs. Turpinam braukt, vēl ir kaut kāds 120 km jābrauc līdz Gulbenei. Nu ko, vismaz nav sastrēgumu un nevalkās uz priekšu. Var braukt 90 uz skatību. Nē, ir akvapalēnēšana tomēr ir pa lielām peļķēm. Kalnu tek lejā. Tur tev beidzās viss. Nu, tas lielākais dižums. Tur ir 2 uzreiz. Nu, kaut kā tā. Maucam atkal būs kaut kas labs, atkal paķēšu telefonu un nofilmēšu. Ja man likās šitais atkal tāds kaut kas tāds. Nu, sen nebijis. Davai, čau. Pilnīgi neticam. 5 minūtes apakaļ vēl līja, 10 minūtes apakaļ 15 līja, tā kā nevar redzēt, 30 minūtes apakaļ nežēlīgi, un tagad savs asfalts. Trak, ne? Vai arī ne? Vienkārši gribēju atkal parādīt šito, kā mainās laikapstākļi, ļoti strauji, jo zvanīja Jankam un Janka pie Siguldas bieži, kā līst, tev līst? Redz, izrādās, ka kur līst, kur nelīst. Interesanti. Nu, neko. Braucam tālāk pa sausumu. Atkal ieraudzīju, kā rudzi noguldīti. Un nezāle cauri izaugus. Traki. Jā. Cilvēkiem ir neražas. Rapsis arī saguldīts. Ir ļoti lieli zaudējumi. Mieži te godīgi kaut kas izaugs, kaut kas ir. Kas te pat ir, es pat nezinu. Kvieši vēl stāv. Nav noguldīti. Tā ir Nigras upīte. Likās pēc dīķa. Un te ir rudzi. Vai īsti nevar saprast, jāstās uz ceļu. Bet priekš rudziem pa zemu. Kvieši varētu būt. Bet stāv, vai nu riktīgi nosēdiņot rudzi. Nevar tā īsti pateikt, tiešām tā izskatās jau. Nezinu. Vai nu rudzi un kas kopā. Te akali sakrits. Sagāsts, nevis sakrits ar vēju. Te ir nezālīts padīgi uzšārā, jo te jau, kā jau teica, kaut kad teica, ka te esot lietas nežēlīgi visu laiku bijis un plūdi. Varbūt, ka ne te. Bet labi, graudvedējs atbrauc pa priekšu. Nu ko, esam Gulbenē ieradušies. Braucam uz servis parku. Trešā izbrauktu, šī ir pirmā, tā ir otrā. Šitā ir trešā. Braucam. Izbrauciet no apirveida krustojuma. Braucam meklēt kartīņu trasu. Nu tā likās, ka tā ir kartīņu trasa. Kaut kā tur ir tāda maziņa. Nu ko, braucam iekšā un
liekam nost un jāatrod, kur vēl varētu uzēst. Davai. Labi, ka vienreiz ir būts, vismaz tagad atrad, kurā vietā ir, jo es jau te bijis esmu. Viss kārtībā, ķieģelis ir, braukt iekšā nedrīkst, viss pēc noteikumiem. Rauku ir Beha. Jābrauc esot Behai Sānos. Es domāju, ka te mums pretī jāstājās, tur, ko arī mēs stājāmies pagājuši gadu. Vai te? Zalītē stājāmies pagājušreiz. Labi. Nu ko, esam klāt. Šite būs mašīnas pārbaudas servis, vai tur var tā stāties, es nezinu. Vai nu labāk tepat pretī. Tepat pretī, es domāju. Nu ko, izvēlējos šito vietu. Pagājuši gadu mēs bijām tajā pusē. Kaut gan rīt jau redzēs, varbūt apgriezt. Tepat jau būs tehniskā, cik es saprotu, te pagājušreiz bija. Mums jau tā kaut kā. Ja ne, rīt pārstumdīs, ko vajag. Varbūt tā vai šitā. Nu, tas tur tā. Tas mazākais. Vieta ir atrasta. Jābrauc fiks pārst, man tā liekas. Ne? Kā jūs domājat? Jo ir jau bez 9:30 vai bez 9:10. Rauku. Mūsu klase arī atbraukus. Šoreiz varēsim atkal patriekties. Nu, kaut kā tā. Davai. Brauksim ēst. Un uz viesnīcu. Davai. Tikšanos. Nu ko, Rauku, mucinieku kungs arī jau purvē. Mucinieku kungs jau rītīgi būs, bet purvēns šovakar ieradies. Kaut kas būsam, nu kaut kas nē. Augšējais gultnes ir beigts. Šoferu pusē. Kā griež viņš, dzirdat? Atspēr neizgriežās. Klakšķi. Labi, būs jāmaina. Varbrauks mājā kaut kad, kad būs laika, tad nomainīs. Jā, nākšnedēļ nav bulgrūžu vešana, tad jau būs kādu brīdi jau samainīs. Pasūtīs IC un viss būs džimī. Ko, braukt uz viesnīcu, un jāpastās, kur tā viesnīca ir. Es tā no galvas neatceros, uzlikšu. Un pēc tam pie viesnīcas uzfilmēšu. Davai, čau. Šitāds hotelīts. Gaismā vajag parādīt, vai ne? Forši ir iekšā, tā kā pie cilvēkiem. Te ir tāda zālīte, no rīta brokasts. Es te jau esmu bijis. Forši, ne? Davai, iesim iekšā. Tā, viesnīca ir atrasta. Nu, es te biju bijis jau. Aiziešu pakaļ padzeramam. Kafiju jau paņēmu. No rīt jau uz vārdu var iedzert un. Kas tas ir? Vai viņš pulgi piespiest. Pirms tā es vaļā laikam pulgi piespiešu. Un arī izlauz durvis. Bet tas tā. Mašīna mums tepat ir. Gan vienam, gan otram. Paņemšu kafiju.
Un kaut kā tā. Un tad jau rīt turpināsim jaunas video. Ko ne? Viesnīca tiešām forša. Te mums kaut kā 3 km līdz servis parkam. Kas te mums ir ar pazīstamiem? Kas te mums ir? Kur bacā? Tie mums tur atblaks mašīna. Tā jau zint. Tā ir čom. Linda. Labi ir. Davai. Rīt turpinam video no servis parka. Redzēs, tad jau būs baigā skriešana. Kaut ko jau safilmēs, tā nebūs. Blakus tur būs čomi, draugi un davai tā līdz rītam.